Labdien! Mani sauc Krista Burāne. Es esmu teātra un kino režisore, un šodien kopā ar tevi es piedzīvošu gleznu, kuras nosaukums ir esamība. Gleznai ir taisnstūra forma, un tā ir novietota vertikāli. Pieskaries ar savu labo roku gleznas apakšējiem stūrim un vadi to uz augšu līdz gleznas augšējam stūrim un tad apkārt gar gleznu, lai saprastu, cik tā ir liela. Gleznas fonā pavisam nemanāmi ir iegleznots tāds kā flīzīšu raksts. Tie ir vairāki kvadrāta veida zīmējumi, kas patiešām atgādina flīzītes vai nu virtuvē vai vannas istabā. Un, manuprāt, māksliniece šo fonu ir veidojusi tādēļ, lai atgādinātu katram no gleznas skatītājiem un arī cilvēkiem, kas iepazīst šo gleznu ar pieskārienu, par mums pašiem, par mūsu individuālajām pasaulēm, kas bieži vien notiek tādos rāmīšos, kas bieži vien ir savstarpēji saistīti, bet arī pavisam noslēgti viens no otra. Gleznas ārējā mala, apmēram plaukstas pusotras platumā, ir tumši zeltaina. Tātad tās flīzītes, par kurām es stāstīju iepriekš, arī ir tumši zeltainas. Un šajā zeltainajā mirdzumā pāri flīzīšu rakstam ir ievilktas smalkas līnijas. Tās krustojas, tās veido apļus, tās veido dažādus ceļus. Un man liekas, ka tie ir tādi visuma ceļi, kurā kustas zvaigznes. Jo šis gleznas fons, šis zeltaini tumšais fons, man atgādina zvaigžņu mirdzumu. Un gleznas ārējās malas vienlaicīgi ir mūsu pasaules tūplāna portrets un arī kaut kas ļoti, ļoti bezgalīgs. Tas attēlo zvaigžņu ceļus visumā, un tas stāsta par to lielo esamību, kurā mēs esam tikai daļa. Tas stāsta par daudzajām pasaulēm, kuras ir visumā, par to dažādajām formām un likteņiem. Varbūt tev izdodas sataustīt arī kādu no šīm planētām, kuras māksliniece ir iegleznojusi. Tās atgādina ziedus, tās atgādina vienkāršus apļus, tās ir kā tādi ātomu zīmējumi, un man gribas domāt, ka tās ir dažādas esamības stadijas. Viena no šādām planētām ir iezīmēta gleznas augšējā kreisajā stūrī. Tā atrodas 3 pirkstu attālumā no gleznas kreisās malas un no gleznas augšējās malas. Pamēģini, varbūt tev izdodas to sataustīt. Tagad mēģini ar labo roku virzīties tuvāk centram. Gleznas labajā pusē es domāju, ka tu spēsi sajust to, kā nomainās gleznas gludais fona klājums uz tādu mazliet reljefāku. Tur ir iztašķījusies gaiši zila un tumši zila krāsa. Tās ir tādas mūsu esamības šļakatas, kas nāk no pasaules, kuru māksliniece arī iegleznojusi gleznas centrā. Gleznas centrā ir iegleznota cilvēku pasaule. Tā atrodas tādā kā ovālā. Cilvēku pasaule ir ļoti, ļoti maziņa. Tur ir mājas, kas stāv uz pāļiem. Katrai mājai ir skurstenis, un no skursteņa nāk dūmi. Un tas vēlreiz mums atgādina par to, ka esamība, kurā mēs esam, ir liela, bet pasaule, kurā mēs dzīvojam, salīdzinot ar šo esamības lielumu, ir pavisam maziņa. Maziņš vilcieniņš brauc ar daudziem vagoniem un vecu lokomotīvu.
Māju krāsas ir dažādas, dzeltenas un pelēkas, zilas un zaļas, jumti zaļi un sarkani, un cilvēku pasaules centrā, ovāla apakšējā malā, atrodas bāka. Tās apakšā ir liela māja un lielais bākas tornis, balti pelēkās krāsās. Tā augšā deg gaismiņa, un virs tās sarkani krāsots spits jumta tornītis. Mēģina ar roku tagad sataustīt šīs cilvēku pasaules formu un robežas. Manuprāt, tā ir diezgan labi sajūtama. Virzi savu labo roku uz augšu, un tu jutīsi, ka mūsu pasaule ir iegleznota tādā kā ovālā. Reljefi uz augšu, tā kā uz gleznas centru, ir mājas, tātad tavu pirkstu sataustītā apakšējā līnija ir māju pamati. Virzi roku uz priekšu, tu sajutīsi arī tādus tā kā punktiņus augšā. Tie ir vilciena riteņi, jo gleznas centra augšējā malā ir attēlots vilciens. Tas ir zaļš ar sarkanu vagonu krāsojumu, un vagonos deg mājīga, silta gaisma. Vilciena riteņi arī ir sarkani, un vilcienu ved lokomotīve ar lieliem sarkaniem riteņiem, milzīgu skursteni, un arī lokomotīvas vadītāja kabīnei deg 3 dzelteni logi. Sekojot vilcienam uz leju, tu atkal sataustīsi māju dažādās fasādes. Mājas šajā gleznas pusē ir dzeltenas, pelēkas, ar zaļiem un sarkaniem jumtiem, un katrai mājai ir skurstenis, no kura vijas dūmi. Tas nozīmē, ka tajās dzīvo cilvēki, kuri vēlas justies labi. Un seko ar pirkstu robežai gar māju pamatni. Tā ir tāda visreljefākā, vissajūtamākā gleznas vieta, un nonāksi apmēram gleznas centrā. Tur ir uzgleznota bāka. Bākai ir liels tornis, tas ir iekrāsots melnā un pelēcīgās krāsās, tādās kā strīpās, un bākas augšpusītē deg gaisma, tornītī ar spicu jumtiņu. Visa šī pasaule, kurā ir iezīmēta cilvēku esamība, tiecas uz gleznas pašu centru, kurš ir tumši zils ar daudziem baltiem punktiņiem. Pamēģini tos sajust. Šie daudzie baltie punktiņi ir zvaigznes, uz kurām cilvēki, kas dzīvo gleznas iezīmētajā pasaulē, kas brauc ar vilcieniem, kuru mājā kurinās krāsnis un deg gaismiņas māju logos, šie visi cilvēki ir vērsti uz atkal jau visuma centru. Šis visuma centrs sevī nes gaismu, kura staro gleznas ārējās malās. Manuprāt, šī ir ļoti, ļoti skaista un filigrāna glezna. Tās zeltainie, mazliet rozīgie, zilie, zaļie, dzeltenie, tumši zilie un baltie zvaigžņu krāsojumi no vienas puses nes tādu lielu mīlestību pret pasauli, vai vēsta par lielu mīlestību pret pasauli, kurā mēs esam, un vienlaicīgi arī tā rada sajūtu par bezgalību un par to, ka mēs esam tāda maza pasaulīte, kā viens gaišs punktiņš gleznas tumšajā centrā. Un ir viegli iedomāties, ka uz katru no šiem baltajiem punktiņiem, kas atmirst kā zvaigznes, ir tādas pasaules, kurās brauc vilcieni un cilvēki dzīvo savu mierīgo dzīvi. Paldies, ka biji kopā ar mani šīs gleznas piedzīvošanā.